Čau, Klau, tu noteikti esi redzējis šo video. Mēs zinām, ko mēs gribam, un ko mēs gribam, to mēs varam. Ko mēs varam, to mēs daram. Prezidenta aicināja apzināties, ka mēs zinām, ko mēs gribam, un to, ko mēs gribam, to mēs varam, un deputātiem vajadzētu šo turēt prātā. Tagad Saeimā skata likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Arī es iesniedzu ārlietu komisijai Saeimā vairākus priekšlikumus. Manus priekšlikumus neizskatīja, un līdzīgus priekšlikumus, ko iesniedza jaunās vienotības un progresīvo deputāti, tos neatbalstīja. Bet vai tu zināji, ka konvencija paredz, ka ikviena dalībvalsts var rosināt grozījumus konvencijā, un tad šos grozījumus var izskatīt, un dalībvalsts var par tiem balsot. Ja deputātu vairākumam Saeimā nepatīk daži panti konvencijā dažādu apstākļu dēļ, tad kāpēc nerosināt grozījumus un neietekmēt visas konvencijas redakciju un piedāvāt to Eiropai? Šo jautājumu es uzrakstīju gan Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai, gan ārlietu komisijas vadītājai Inārai Mūrniecei, un gaidīšu atbildes, bet svarīgākais, ko ikvienam no mums un arī Saeimas deputātiem vajadzētu apzināties, ka Eiropa esam mēs paši. Nav nekādas citas Eiropas, kas mums uzspiež svešas vērtības. Mēs esam Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalsts. Un ja konvencijā ir kādi panti, kas Saeimas vairākumam nepatīk, tad kāpēc nerosināt grozījumus un par tiem pārliecināt arī citus kolēģus Eiropā un ietekmēt šo visu konvenciju